Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Ārkārtas sanāksmi Briselē šajā ceturtdienā rīkos Eiropas Savienības dalību valstu līderi. Apspriedīs ASV prezidenta Donalda Trumpa draudus noteikt īpašus muitas tarifus valstīm, kas iebilst pret viņa ieceri pārņemt savā kontrolē Grenlandi. Par to šodien paziņoja Eiropas komisijas galvenā preses sekretāra vietnieks Olofs Gils. Trumps paziņoja, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli. Bet, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu Amerikas Savienotajām valstīm, tad no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%. Eiropa tagad apsver atbildes pasākumus, tarifus 93 miljārdu eiro apmērā, ar ko tiks aplikts imports no Savienotajām valstīm, kā arī ierobežojums amerikāņu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas tirgū. 2 ātrvilcieni vakar sadūrās Spānijas dienvidos Kordovas provincē Andalūzijā. Gājis bojā vismaz 21 cilvēks un vairāk nekā 70 ievainoti, ziņo ārkārtas dienesti. Bija tā, ka Malagas Madrides ātrvilciens netālu no Adamūzas nogāja no sliedēm un sadūrās ar pretim braucošo vilcienu, kas bija ceļā no Madrides uz Velvu. Spānijas mediji ziņo, ka ievainoto skaits varētu sasniegt 100. Daudzi pasažieri vēl ir iesprostoti avarējušajos vagonos. Irānā masu protestu laikā varētu būt gājuši bojā no 16,5 līdz 18 tūkstošiem cilvēku. Britu laikraksts Sunday Times publicēja datus, ko apkopojuši mediķi. Laikrakstam informāciju sniegušas 8 lielākās acu klīnikas un 16 ātrās palīdzības nodaļas. Protestu laikā 330 tūkstoši līdz 360 tūkstoši cilvēku ir guvuši ievainojumus, 700 līdz 1000 protestētāji ir zaudējuši vismaz vienu aci. Tikai Teherānas acu klīnikā vien reģistrēti 7000 pacientu ar acu traumām. Šonakt un no rīta visos Latvijas reģionos vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20, -24 grādiem. Valsts lielākajā daļā temperatūra noslīdēs zem 15 grādiem, vietām piekrastē svārstīsies ap -10. Nav gaidāmi nokrišņi, dažkārt veidosies migla un sarma, pūtīs viegls dienvidu vējš, gaidāms arī bezvējš. No pirmdienas vakara līdz otrdienas rītam valsts austrumu daļā būs spēkā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru salu. Daugavpils novērojuma stacijā, kas atrodas pie Ruģeļu ūdenskrātuves, šodien līdz 5:00 no rīta tika fiksēta zemākā gaisa temperatūra valstī, un tas bija -21 grāds. Biedrība Cita Daugavpils iesniegusi platformā Mana balss iniciatīvu par informatīvajiem stendiem katrā Daugavpils apkaimē apkaimju ziņu publicēšanai. Protams, attiecīgi Daugavpils iedzīvotājus aicina šo iniciatīvu atbalstīt, nobalsojot portālā Mana balss. Ar informācijas stendiem ir domāta apkaimes iedzīvotājiem brīvi pieejama informācijas izvietošanas vieta, kur var bez maksas dalīties ar apkārtnē notiekošo, informēt par apkaimes kopienas sapulcēm vai pasākumiem, kā arī citām apkaimes mēroga aktualitātēm. Apkaimēs, kur ir šādi informācijas stendi, ir daudz vienkāršāk, resursus taupīgāk un ātrāk padalīties ar visiem apkaimes iedzīvotājiem nepieciešamu vai attiecināmu informāciju. Aizvadītajā diennaktī Latvijā pieķerti 7 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Turklāt 6 no aizturētajiem dzērāju šoferiem bija tik lielā alkohola reibumā, ka pret viņiem sākti krimināli procesi. Savukārt viens transporta līdzekļa vadītājs sodīts administratīvā kārtā. Kopumā valstī reģistrēta 89 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 2 bija ar cietušajiem, bet negadījumos traumas guvuši arī 2 cilvēki. Šo piektdienu, 23. janvārī, Daugavpils tehnoloģiju vidusskolā licejā no 2:00 dienā norisināsies fórums Izglītības iestādes padomes loma pašvaldības izglītības ekosistēmas stiprināšanā. Lai aktualizētu sabiedrības līdzdalības lomu izglītības pārvaldībā, šajā pasākumā aicināti piedalīties Latgales novada pašvaldību izglītības iestāžu padomju pārstāvji, izglītības politikas veidotāji un citi interesanti. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio